Labdien! Tātad tas, ko es tagad ierunāšu, būs trešā daļa jautājumos, kas saistīti ar Latvijas valsts aizsardzību. Iepriekšējās daļās es izvērtēju dažādus scenārijus, dažādus kara vešanas paņēmienus, dažādus taktiskus risinājumus tam visam, kas notiek vai var nākotnē notikt Latvijā saistībā ar Baltkrievijas un Krievijas federācijas ļoti reālu, es pat nesaku potenciālu, bet ļoti reālu apdraudējumu, kas var izvērsties pilnīgā liela mēroga iebrukumā ne tikai Latvijā, bet visās trijās Baltijas valstīs, pie kam tas viss var notikt vienlaicīgi visās trijās teritorijās. Un Krievija šādam pasākumam var izlikt frontes pirmajā ešalonā aptuveni 600,000 cilvēku bez jebkādām problēmām. Un šeit ir jāsaprot vairākas lietas, kad neatkarīgas uzsver vārdu no Krievijas, Ukrainas kara iznākuma un rezultāta apdraudējums Baltijas valstīm nesamazināsies. Tas ir pats galvenais, kas vispār ir jāsaprot. Un paskaidroju, kāpēc. Visa Krievijas federācijas valsts loģika, eksistenciālā loģika ir šodien pakļauta kara mehānismam, kara darbībai, iekarošanas karam vai kariem. Un Krievijas federācija nevar karu pārtraukt, vispār nevar pārtraukt. Saprotat? Karu var tikai iesaldēt uz kaut kādu periodu, labākajā gadījumā. Un Krievija, iesaldējot karu, paliek sekojošā situācijā. Tai šodien minimums ir kaut kādi 600,000 cilvēki, kuri ir izvietoti Ukrainas frontē. Ekonomika, ideoloģija, kultūra, sports, viss un jebkas ir pakārtots tikai vienam. Tas ir iekarošanas karam. Iekarošanas karam, kas ir vērsts uz kaimiņu valstu likvidāciju. Pie kam šeit nekādu lomu nespēlē loģika vai ekonomiski risinājumi. Un Krievijas kara darbības loģikai nav ekonomiska pamatojuma, kā ekonomiskam iekarošanas karam. Nē, šim karam ir tikai un vienīgi filozofisks fundaments par Krievu pasauli un Krievijas valsti, kā ne valsti, bet Krievu civilizāciju, kurai robežu nav. Tas ir pilnīgi skaidri jāsaprot. Un tikai karojot var eksistenciāli pastāvēt Krievijas federācija. Ja šis valstiskais veidojums pārstāj karot, tad sabrūk. Jautājums tikai cik ilgā laikā un kā tas viss notiek. Tāpēc ir ārkārtīgi naivi, nepareizi domāt, kad apstādinot, iesaldējot karu Ukrainā, kaut kas mums izmainās. Pilnīgi nekas neizmainās. Un kamēr dzīvs būs Putins, kamēr dzīvs un kamēr eksistēs Krievijas federācija kā valstisks veidojums, draudi
paliek nemainīgi. Tas ir 100%. 120 no 100. Un kāpēc es to saku, lai pēc tam neteiktu, ka es to neesmu teicis? Tas ir absolūti skaidri jāsaprot. Šī te filozofija, kura normālam saprātam nepadodas uztverēji, ir jācenšas saprast. Tāpēc man kaut kā ļoti dīvaini liekas jautājums, ko apspriež mūsu ministru prezidente ar valsts prezidentu, par to, ka valsts amatos esošajām personām no attālināta darba ir jāatgriežas klātienē. Piemēram, ja? Jo es sākotnēji nesapratu, par ko iet runa, kas mums tiešām vēl kaut kādi kaut kur strādā attālināti. Man tāds dumšs jautājums uzreiz. Izrādās, ka jā, ka baigākie bari kopš Covida laika vispār darbā neparādās. Valsts pārvaldē. Tā prātiņi nāc mājās. Kas šeit notiek? Reāli. Mēs esam kara stāvoklī. Valsts ir kara stāvoklī. Tas ir jāsaprot. Viennozīmīgi. Šī nav kara stāvokļa vēl degošā fāze. Bet mēs esam kara stāvoklī. Tas taču ir skaidrs. Tāpēc es kaut kā īsti nesaprotu, kas mums notiek valsts pārvaldē un viss pārējais. Ja? Jo, ja ir situācija, ka šodien kaut kādi gudri ierēģi un kaut kādi gudrinieki strādā no mājām, kad prezidentam ar ministru prezidentu ir vispār jāapspriež šādi jautājumi, tad mans priekšlikums ir nedaudz savādāks. Kad varbūt šīs divas personas var ieviest valstī reāli kara stāvokli. Reāli, kā tas ir, tas atbilst tikai un vienīgi īstenībai. Mēs pārkārtot ekonomiku pilnīgi uz militāru ražošanu, visu valsts ekonomiku, visa valsts strādāt militārām vajadzībām. Mēs samazinātu krasi valsts iestādēs strādājošos. Krasi, jo viņi tur vienkārši nav vajadzīgi. Tik daudz, kā ir tagad, ja. Mēs krasi uz tā pamata palielinātu nacionālos bruņotos spēkus. No kāds savādāk. Un lai to visu izdarītu, vispār valsts pārvaldes institūcijas, tas ir visas ministrijas, aģentūras un kas tik mums tur vēlns nav, viss tiek pārlikts uz kara stāvokļa situāciju. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka darba likumdošana kā tāda vispār pazūd. Paliek vieni armijas reglamenti, un visas attiecības ir reglamentētas no militāro reglamentu viedokļa. Mēs visus valsts sektorā strādājošos pārģērbjam militārā formā, uz viņu rēķina dabīgi, kad uz viņu algu rēķina. Tas ir viņu ieguldījums, pirmais ieguldījums valsts aizsardzībā. Un viss notiek tikai un vienīgi caur militāriem reglamentiem. Jebkāda atvaļināšanās no darba ir aizliegta, darba neattaisnota, neapmeklēšana, ir tribunāls un tā tālāk, un to visu var sakārtot pa nedēļu. Ja valsts prezidentam vai ministru prezidentam vajag palīdzību, kā to visu var izdarīt, es to visu varu paskaidrot pa velti. Un pēc nedēļas mums ir cita valsts ar konkrētiem uzdevumiem. Mēs apzinām konkrēti, cik mums šo uzdevumu izpildēji ir nepieciešami resursi. Mēs izveidojam resursu uzskaits un izmantošanas plānu atbilstoši uzdevumiem, kontrolas mehānismu un tā tālāk. Visu, kā tas notiek militārās struktūrās, kā tas notiek armijā. Un tad mēs paziņojam, kad mēs esam gatavi, ja mūs Krievija centīsies iznīcināt, mēs tiešām stāvēsim līdz pēdējiem cilvēkam. Un nav svarīgi, kāds būs rezultāts, bet mēs nekad nepieļausim Krievijas civilizācijas, kurai nav robežu, pārplūšanu pāri Latvijas Republikas neatkarīgai suverēnas valsts teritorijai. Un nesakiet, kad es jums to nepiedāvāju. Kad pienāks laiks,